Sveiki! Mani sauc Sanita Štefane, un es esmu podoloģe Cēsu klīnikas endokrinoloģijas centrā. Un es vēlos jums pastāstīt par pēdu kopšanu ikdienā. Ikdienā mēs parasti neaizdomājamies par pēdu nozīmi mūsu dzīvēm un nozīmi mūsu veselībai. Visa mūsu dzīve notiek uz pēdām. Mēs staigājam, mēs sportojam, mēs strādājam. Pēdas nepieciešamas visur un vienmēr. Un ja tās nebūs veselas, mūsu dzīves kvalitāte būtiski pazemināsies. Rūpēties par pēdām ir tikpat svarīgi kā tīrīt zobus vai ievērot veselīgas ēšanas paradumus, un tāpēc es jums izstāstīšu dažus vienkāršus ikdienas paņēmienus, kā rūpēties par savām pēdām. Pēdas jāmazgā katru dienu un ar ziepēm, jo dienas laikā mūsu pēdas apavos svīst, mēs saskaramies ar ikdienas netīrumiem. Pie tam apavos veidojās mitra, silta, tumša vide, kura ir ideāla sēnīšu un arī citu infekciju attīstībai. Tāpēc, ja mēs vakarā nomazgājam pēdas ar ziepēm un no rīta uzvelkam tīra zeķes, mēs diezgan daudz jau izdaram savu pēdu veselībai. Tātad zeķes jāmaina vismaz vienu reizi dienā. Tas nozīmē katru dienu tīrs zeķu pāris. Bet, ja cilvēkam ir noslēdza uz pēdu svīšu, tad noteikti jābūt līdzi vienam vai pat diviem zeķu pāriem. Ļoti ieteicams pēc pēdu mazgāšanas lietot krēmu, jo ūdens sausina mūsu ādu. Mēs to ļoti labi izjūtam, kad mazgājam seju un uzreiz neuzklājam krēmu un jūtam to savelkošo sajūtu. Uz pēdām tā āda ir biezāka un tāpēc nav tā sajūta tik izteikta, bet process notiek tas pats. Mehāniskā iedarbība uz pēdām ir ļoti liela. Tā rodās spiediena un berzes rezultātā. Ja ķermeņa masa ir palielināta, tad tā slodze ir vēl lielāka. Aizsargājoties, pēdu āda veido lielāku, biezāku ragaslāni. Ja āda ir sausa, tad veidojās arī plaisas. Lai šīs problēmas novērstu vai mazinātu, jāizmanto pēdu krēms ikdienā. Ļoti svarīgi ikdienā valkāt atbilstoša izmēra apavus, lai viņi ir pietiekami lieli, plati, lai pēdu pirkstiem ir pietiekami vietas, lai viņi nejūtās un nav arī saspiesti. Neatbilstoša apavu valkāšana ilgtermiņā izraisa ļoti daudz problēmu. Ieaudzis nags, atspiesti nagi, dažādas deformācijas, varžads, tulznas. Tas viss agrāk vai vēlāk parādīsies. Tikpat svarīgi, kā izvēlēties atbilstošu izmēru apavus, ir arī pievērst uzmanību zeķiem un nepirkt pārāk ciešas, kuras burtiski iežamiedz pēdu. Mēs parasti vēl aizdomājamies par to, cik ērti ir mūsu apavi, bet par zeķiem maksimāli par ko aizdomājamies, tas ir, vai ir dabīgie materiāli, tā ir kokvilna vai bambus vai vēl kaut kādi citi elpojošie materiāli. Lai pārbaudītu, vai mūsu zeķes atbilst mūsu pēdas izmēram, mēs varam nolikt zeķi blakus savai pēdai un salīdzināt, cik viņi atbilst viens otram. Praktiski visiem senioriem ir lielākas vai mazākas pēdu problēmas. Turklāt cilvēkiem vecāka gadagājuma visgrūtāk kopt savas pēdas dēļ dažādām veselības problēmām. Tās ir, piemēram, muguras sāpes, locītavu problēmas, redzes problēmas. Un svarīgākais, kas būtu jāzina par pēdu aprūpi senioriem, ka ir tāds speciālists podologs, kas var palīdzēt šajā jautājumā. Es ļoti gribētu uzrunāt visus cilvēkus, atcerēties par saviem ģimenes locekļiem, senioriem un izstāstīt par tādu iespēju, varbūt uzdāvināt un atvest pie podologa. Ticiet man, viņi būs jums pateicīgi.
Galvenā un būtiskākā atšķirība estētiskā pedikīra meistari strādā tikai ar veselu pēdu, ar veseliem nagiem. Tiklīdz cilvēkam rodās aizdoma, ka kaut kas varbūt nav kārtībā ar nagiem vai ar pēdu ādu, es ļoti iesaku vērsties pie podologa, jo tas ir speciālists ar medicīnisko izglītību, kurš spēj noteikt veselības problēmas pēdai. Vēl viens būtisks moments. Podologs vienmēr strādā ar steriliem instrumentiem. Cukura diabēta pacientiem pēdu aprūpe ir valsts nodrošināts pakalpojums. Nāciet lūdzu ar nosūtījumu no ģimenes ārsta vai endokrinologa un izmantojiet šo iespēju rūpēties par savu pēdu veselību.